kura ieradusies neoptimālā sastāvā. Un te jau redzam Emersons, kas par ātrumiem. Emersons vārtu priekšā ceļ pāri sedzamajam Savaļnieks ar nērto kreiso. Nu, ne tik dabisks sitiens, mazliet samocīts, rezultātu nesasniedz. Jānis Ikaunieks top formā. Ikaunieks teicama piespēle šeit var būt vārtos jau pirmajā minūtē, un tas arī notiek 40. sekundē. Kā jums solīju, iespējams atgriezīsies vecais labais Emersons. Ļoti pozitīvā, labā noskaņojumā izgājis uz spēli RFS. Pirms mača šeit laukuma malā dzirdēju, iespējams tas bija Jurijs Sokai, nesadalīja bumbu. Stūrsitiens. Un šeit ir 2-1. Šeit ir 2-1, ja pareizi saskatu. Vēl viena rezultatīva piespēle Jānim Ikauniekam. Gaismas šovs var sākties LNK sporta parkā. Tieši Ikaunieks izdarīja sitienu ar galvu, bet bumbu vārtos izskatās, ka nogādājis Arturs Zuzins. Vismaz redzam, ka viņu apsveic visi spēlētāji. Arturs Zuzins vēlreiz veiksmīgi uznāk laukumā uz maiņu. Lūk, šis sitiens, jā, Jānis Ikaunieks ar galvu un Arturs Zuzins no vārtu priekšas 2-1. Kvalitatīvs no RFS puses un izdevās garus spēles nogriežņus par Rīga dominēta. Nu, šeit gan bumba ielido vārtos 89. minūtē, un visi dodas apsveikt Robertu Savaļnieku. Šķiet, ka pat taisno Robčiks mēģinājums no stūra sitiena to izdarīt. Arī diezgan tuvu tādai situācijai un laimei nokļuva malējs aizsargs. Tikko sacīja, ka gaidām vairāk no Latvijas izlases dalībniekiem tai skaitā, un Roberts Savaļnieks savu statusu pierāda. Diezgan spītīgi viņš mēģina, nu arī būtu interesanti pavaicāt viņam pašam, vai tā arī nodomājas, vai tā sanāca.